Mūsu sabiedrība bieži vien pārāk uzsver gala rezultātu svarīgumu, bet ko dara zinātnieki? Viņi veic eksperimentus un 90% no tiem neizdodas. Vai viņi ir pārcilvēki un nejūt vilšanos? Un atbilde ir kategorisks nē. Zinātnieki nav pārcilvēki un viņi pavisam noteikti jūt vilšanos. Viņi ir tādi paši cilvēki kā tu un es, ar tām pašām smadzenēm, kas augst dopamīna un nepatīk neveiksmes. Tad kāpēc viņi turpina? Lūk, te nāk spēlē pāris interesantas lietas. Ļausim šodienas kārtī mums par to pastāstīt. Šodienas kārts ir par tavu spēju atrast vērtību tur, kur citi redz tikai neveiksmes. Ko tas nozīmē? Iedomājies, ka tavs projekts neizdodas vai ideja tiek noraidīta. Pirmā reakcija varētu būt vilšanās, sajūta, ka esi izgāzies, bet zinātnieki uz to skatās citādi. Viņiem katrs neveiksmīgs eksperiments ir vērtīga informācija, nevis apstiprinājums, ka viņš ir slikts zinātnieks. Tas ir kā teikt, labi, šis variants nestrādā. Ko es varu darīt citādāk? Ja šodien tev kaut kas neizdodas, pajautā sev, ko tu iemācījies no procesa, kādas informācijas resursa tev trūkst. Pārvērt to par aizraujošu detektīvu spēli, kur tev jāatklāj aizraujošas detaļas, kāpēc sabruka šis kāšu namiņš, kuru būvēji. Tev jāatrod ne tikai tas, kas notika, bet arī šifra atslēga, lai nokļūtu nākamajā līmenī. Padoms, spēlējies ar Jana scenārijiem. Neveiksmes brīdī mēģini domāt kā bērns, kas spēlējas ar Lego. Ja nu es izņemu šo klucīti un ieliktu citu, vai ja nu es sāktu būvēt no pilnīgi citas puses, rotaļīgums palīdz atbrīvoties no stresa un atvērt prātu jaunām iespējām, neuztverot neveiksmes kā galīgu spriedumu. Tas palīdz fokusēties uz nākotni, nevis pagātni. Un tagad par pašu galveno, ko tu iemācījies pats par sevi un citiem, lai nākamreiz virsītos efektīvāk. Kādus aha momentus esi noķēris? Varbūt uzzināji, ka tev trūkst pacietības, elastības, slikti paļaujies uz intuīciju, bet pieturies pie vienām un tām pašām domām. Varbūt atklāji melno caurumu komunikācijā ar pasauli, kur aizplūst visa tava enerģija un rezultāti. Šie aha momenti ir tavas šifra atslēgas nākamajam līmenim. Tie atklāja to, ko tu nezināji pats par sevi, vai par to, kā tu iedarbojies ar pasauli un citiem cilvēkiem. Izbaudi procesu, kurā esi, un atrodi savus aha momentus.